Ja vecāki vasaru mīl pavadīt ūdens tūmā, tad, protams, ka viņi vēlas arī, lai viņu mazulis mācētu peldēt. Tādējādi viņi spēja izbaudīt visus vasaras priekus. Un, lai tas notiktu, draudzībai ar ūdeni pamatus mēs varam likt jau zīdaiņa vecumā. Superbēbītes Kates māmiņai ļoti patīk peldēt, tādēļ viņa jau gaidību laikā zināja, ka savu mazo princesi noteikti vedīs uz baseinu. Pirmajos Kates mēnešos tas, protams, nebija iespējams, tādēļ Alisei ar Arvīdu nācās vien ik vakaru mazo likt vannā. Taču nu jau Kate ir paaugusies un ir pietiekami liela, lai dotos uz savu pirmo peldi baseinā. Labdien! Labdien, meitenes! Mēs esam ieradušies šodien peldēt pirmo reizi. Nu, malači, man pirmkārt prieks par to, ka ārā ir tik augsts un jūs esat nolēmušas nākt un pamēģināt pirmo reizi, bet pie mums ir ļoti silti. To var just. Vai ne, Kate? Čau! Čau, Kate! Čau! Kaut arī aiz loga vēl ir gana vēss un reizumis mums negribas iet pat ārā, kur nu vēl domāt par peldēšanos, baseinos šādas problēmas nav, jo tur silts ir gan ūdens, gan arī gaiss. Cik grādu temperatūra tam baseinam? Nu, baseins ir silts, 30 grādi. Varbūt tas ir atšķirīgi 6 grādi mazāk, kā jūs parasti vannojiet, bet baseinā kustības notiek aktīvākas, tāpēc arī ūdens turās uz 30 grādiem un mazuļiem ir ļoti labi. Tik maziem bērniņiem, kāda ir Kate, peldēšana vienmēr notiek kopā ar māmiņu vai tēti, un gan mazajai superbēbītei, gan Alisei pirms kāpšanas baseinā ir īpaši jāsagatavojas, jāsaģērbjas un jānoskalojas dušā. Un, lai baseins būtu tīrs un patīkams citiem apmeklētājiem arī pēc mazās Kates peldēšanas, viņai gluži tāpat kā ikvienam mazulim jāuzvelk speciālās peldēšanai domātās autiņbiksītes. Kad tas viss ir padarīts, var droši doties un kāpt iekšā baseinā. Es turu bērniņu, un tu kāp lēniņām iekšā. Baseinā vienmēr kāpjam atmuguriski. Lēniņām, lēniņām. Čau, Dodiņa! Lēniņ, runā ar viņu. Čau, mītene! Man tagad būtu mazs lūgums tev. Parādi, kā tu peldi. Taurenīšu stilā. Tas ir brasiņš. Izrādās, ka mammai nu diena ir ļoti svarīga pirms mazulieša ņemšanas ūdenī pašai iepazīties ar baseinu un pārliecināties, cik tālu viņa var aizpeldēt, lai pēc tam varētu droši nolaisties un tālāk pārvietoties staigājot, jo esot baseinā kopā ar mazuli, ir jādomā jau par 2 cilvēku drošību. Tomēr arī tad, ja māmiņa pati nemaz neprot peldēt uz baseini ar mazuli, viņa tāpat var iet, tikai pirms tam par šo peldēt neprasmi ir noteikti jābrīdina trenere, un galu galā iespējams, ka tieši kopā ar mazuli beidzot izdosies arī pašai iemācīties peldēt. Un tagad ņemsi bērniņu rokā un piespiedīsi sev klāt. Tuvu. Lēniņām piespied klāt. Mierīgi. Papajā muguriņu. Meitenes, jūs esat pirmo reizi baseinā, te jūs variet vēlēties kaut ko. Mēs, protams, nezinām, ko tobrīd ievēlējās Alise un Kate, bet iespējams, ka Alise ļoti gribēja, lai viņas mazulītei baseinā patīk. Man bija uztraukums mazliet, jo es nezināju, atnākšu, vanna ir viens mājās. Tā ir sava vide, rutīna, viņi jau zina visu, bet atnākt uz plašiem ūdeņiem pirmo reizi, domāju, kas būs, ja man traci uztaisīs. Alises uztraukums gan noteikti bija daudz mazāks nekā daudzām citām mamām, jo viņas Katei vanošanās pat ļoti patīk, bet ir taču arī mazuļi, kuri pat vanošanos uztver kā nepatīkamu nodarbi. Nez vai tādiem bērniem patiktu baseinā? Kad bērniņš raud vannā, tad ir jāsāk domāt iemeslu, kāpēc viņš raud. Varbūt ir izvēlēta ne tā īstā temperatūra ūdens, varbūt ne tas paņēmiens, kā to dara. Jāmēģina vēl un vēl, ka nākošās reizītes ir jāmeklē tas cēlonis, nevajadzētu bērniņam vannojot raudāt. Un ja viņš vanniņā raud, varētu būt arī, ka baseinā raud, jā. Bet ļoti bieži arī, kad atnāk bērni, kuriem ļoti patīk ūdens un ienākot šādā svešā vidē, viņi arī raud.
Protams, kā jau visiem, arī mazajai Katei pie jaunās nodarbes vēl ir jāpierod. Tādēļ piedodamas ir arī tās pāris asaras, kas visas nodarbības laikā tomēr paspruka. Bet kopsumā gan trenere Gunta, gan arī superbēbītes māmiņa ir priecīgas, ka Kate uzvedās tik labi, jo viņa ir viena no visjaunākajām peldētājām. Parasti mazuli sāk vest uz peldēšanu aptuveni pusgada vecumā. Bērniem tas attīsta koordināciju, bērns paliek drošāks, viņš prot patstāvīgāk rīkoties. Noteikti būs arī norūdīšanās pirmkārt, un norūdīšanās, elpošanas, sirdsdarbība varbūt tik smalka mēs analizējot to nejūtam, bet mēs to redzam vērojot bērnu darbībā ikdienā. Bērniņš ir labāks miegs, ir bērni, kas ir ļoti nemierīgi tonus vai ļoti aktīvi. Ļoti daudz mammas saka, ka es nāku vedu uz baseinu tikai tāpēc, lai viņš paliek mierīgāks. Nākot 2 reizes nedēļā uz nodarbībām, ir kur izlikt savu enerģiju. Superbēbītes māmiņa par Kates pirmo peldēšanas reizi ir nudien sajūsmināta un priecīgi atzīst, ka ūdens priekus varēs baudīt visi 3 kopā. Un Kate noteikti tiks vest uz baseinu. Viennozīmīgi. Un es domāju, tur varētu darīt tā, ka tur vai ar mani, vai ar Arvīdu, ka viņi iet, jo es neuzskatu, ka tikai man tas būtu jādara. Es domāju, ka ar tēti arī ir forši kaut kā tādu noderbi darīt. Jo, Katei patika. Peldēšana bērniem sagādā ne tikai prieku, bet arī attīsta muskulatūru, pastiprina imunitāti, novērš nepareizas stājas rašanos un vispār ir ļoti jautra.